pasaule ir bīstama un ir jābaidās, jo tur tev nodarīs pāri, tevi apzags, tevi izvaros, nokāps. Bet šobrīd es piedzīvoju to, ka pasaule patiesībā ir kaut kas pavisam cits. Pasaulē ir forši. Pasaulē cilvēki ir ļoti draudzīgi, un tas notika ļoti pēkšņi. Pirmkārt, man vajadzēja to saprast, ka tāda programma vispār ir manī, ka tā ir mani traucējuša programma. Pagāja ilgs laiks, līdz es to sapratu, bet šobrīd es esmu šeit, šajā skaistajā vietā, kur es vispār nebaidos atstāt savas mantas kaut kur nepieskatītas. Man nav jābaidās, ka kāds nozags manu telefonu, man nav jābaidās, ka kāds paņems manu datoru vai kaut ko, kas ir mans. Es vienkārši viņu varu atstāt koplietošanas telpās, neviens to neaiztiek. Savu telefonu var atstāt šeit, piemēram, uz galda, kamēr es pati kaut kur aizēju, nomazgāju traukus. Man viņš vienkārši stāv redzamā vietā uz galda, un neviens viņu neņem. Neviens nav paņēmis manu datoru jau 3 dienas. Un šo es izmainīju savā zemapziņā pie Zigmāra. Viņš man palīdzēja atbrīvoties no šīs traumas zemapziņas līmenī, jo man no mazotnes visi cilvēki stāstīja, mani mentori, ka pasaule ir bīstama un no tās ir jābaidās. Bet tad, kad es to izlaboju, es jūtos daudz labāk.